Labdien! Mani sauc dr. Daiga Baranovska, un šodien es jums pastāstīšu visu par intīmo plastiku. Ar intīmās plastikas operācijām mēs saprotam ķirurģisku ārstēšanu, kad mēs koriģējam ārējos dzimuma orgānus, mazās vai lielās kaunumlūpas vai arī maksti, kas visbiežāk ir vai nu, lai uzlabotu sajūtas un izskatu un funkcionalitāti sievietēm pēc grūtniecībām un dzemdībām, kad dzemdību laikā ir mainījusies šī dzimuma orgāna anatomija, vai, protams, arī bieži vien gan jaunākām sievietēm, gan arī sievietēm jau briedumā, ja ir nepieciešamība koriģēt kaunumu lūpu vai maksas izskatu estētisku apsvērumu vai vēlmju dēļ. Ja paciente jūt vai ir aizdomājusies par to, ka viņai ir kaut kādas sūdzības par intīmās zonas izskatu vai funkcionalitāti, varbūt viņa ir kaut kas, kas viņu ikdienā pie fiziskām aktivitātēm, pie dzimumdzīves, varbūt pielāgojot apakšveļu vai vasaras sezonā bikīnī, ir kādas sūdzības vai traucējumi, kas viņai rada diskomfortu, tad šis būtu iemesls doties pie estētiskā ginekologa uz konsultāciju, lai saprastu, vai viņas sūdzības ir iespējams kaut kādā veidā risināt. Parasti pirmajā konsultācijā mēs veicam primāri ginekoloģisku apskati, lai pārliecinātos, ka sievietei nav nopietnu ginekoloģisku saslimšanu, kas varētu apgrūtināt operācijas iznākumu, un pēc tam kopīgi ar pacienti vienojamies par to, kas ir tas, kas viņai nepatīk, kas ir tas, kas viņai traucē, kādas ir iespējas šīs traucējošās lietas koriģēt, kādas ir mūsu ķirurģiskās iespējas, jo, diemžēl, nevienmēr visas iedomas mēs varam īstenot dzīvē reāli. Un tad, ja mēs panākam kopīgu vienošanos par to, kas ir jālabo un kā mēs to varam izdarīt, tad tiek tālāk jau plānota ķirurģiskā operācija. Pēc intīmās plastikas operācijas būtu jārēķinās ar apmēram 3 līdz 4 nedēļu atveseļošanās periodu, kura laikā mēs parasti rekomendējam atturēties no fiziskām aktivitātēm, izņemot staigāšanu, atturēties no ūdens procedūrām un arī, protams, no aktīvas dzimumdzīves, jo tas var ietekmēt brūču dzīšanu un arī galu galā iznākuma estētiskos aspektus pēc operācijas. Mīļās sievietes, ja jūs esat aizdomājušās par to, ka šī problēma jums ir aktuāla, nāciet uz Aestetika klīniku, mēs jums atradīsim vispiemērotāko risinājumu.